Mēs šodien runājam par šīm te lietām. Darbības veida kodi, autoratlīdzības, fiziskās personas, izmaksātas summas atskaites un citi jautājumi, kas ir iesūtīti čatā. Rakstot pieteikumus, es uztaisīšu arī, lai es redzu vizuāli, ko es rādu, ko jūs redzat, lai man būtu mana kontrole. Tā, tagad galvenais, lai nav atbalsts. Es ļoti ceru, ka nav. Vai ir? Ja ir, tad jūs man dodat ziņu, un tad es drusku padomāšu, kā mēs varam to visu saslēgt, lai viņa neparādās. Tā kā, tā. Nu, tagad sākam. Radošo personu savienībā esmu Linda Miezīte, nodokļu konsultants, kas sniedz konsultācijas un jautājumiem, kas skar grāmatvedību nodokļus fiziskām personām, kas ir kaut kādā veidā uzņēmējdarbībā kaut ko dara. Un tā, līdz ar to man ir tā opcija, ka es varu jums pastāstīt tās lietas, kas jums ir aktuālas. Tālāk ir kultūras organizācijas jeb NVO sektors, kas ir biedrības nodibinājumi un dažāda veida iestādes, kam ir dažādi jautājumi saistībā ar nodarbinātību, ar līgumiem un tādām lietām. Nu, tas ir tas, ko es varu palīdzēt un rast skaidrību. Šobrīd mums arī ir skaidrs par nākamajiem semināriem, kas būs martā, aprīlī, februārī. Februārī būs par gada pārskatiem biedrībām NVO sektoram, martā būs par gada ienākumu deklarācijām un aprīlī būs par dažādu ieņēmumu uzrādīšanu valsts dienestam, kam jums jāsako saistībā ar fiziskās personas kā cilvēka ieņēmumiem un to deklarēšanu vai nedeklarēšanu, kas jādeklarē, kas nav jādeklarē un tādas lietas. Tā ir maza atkāpe un sākam. Laimīgu jauno gadu arī, un 25. gads mums iesācies ir tādā farana raibā nodokļu izmaiņu ziņā. Pa lielam pilnīgi būtībā nekas jau īsti nemainās. Mainās tikai dažas nianses, dažādi noteikumi un uzskaite, kādā veidā mēs gan rēķinām algas, gan piemērojam neapliekamos minimumus, tas mainās drusku. Cipariņi, kas ir likmes, mainās ienākuma nodokli un forma, kādā veidā mēs viņu uzskaitam, aprēķinam. Un neapliekamais minimums ir mums parādījies. Tas ir tā īsumā, bet soli pa solim. Latvijā mums uzņēmējdarbība ir diezgan gaužam raiba, tādā veidā, ka mēs šeit varam redzēt, ka ir darba līgumi, darba attiecības, to regulē darba likums, autoratlīdzības regulē mums autoratlīdzību likums, un principā autoratlīdzībā mums 4 veidi ir, kādas veida autoratlīdzības var būt, un tad iestājās tā biznesa puse, kas ir uzņēmējdarbības puse, un jums arī diezgan lielai daļai ir pazīstama saimnieciskā darbība, kuru jūs reģistrējaties paši un maksājat nodokļus, un to mēs varam izdarīt valsts dienestā vai uzņēmuma reģistrā. Un ir arī tā mazā nepazīstamā daļa, kas ir SIA, kas man pašai personīgi liekas visideālākais variants uzņēmējdarbības veikšanā. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Tas nozīmē to, ka mēs neriskējam ar savu privāto īpašumu, privāto mantu, ja gadījumā kaut kādas problēmas, nianses vai nodokļu parādi vai kaut kas neizdodas uzņēmējdarbībā, ja biznesā vai radošām personām ar koncertiem neiet, vai nav tā pieprasījuma, vai krītas tas pieprasījums. Līdz ar to mēs tā kā mazāk riskējam SIA, bet koks ar 2 galiem. Mēs varbūt tās nevaram tik ļoti viegli operēt ar finansēm, ar naudu, jo saimnieciskajā darbībā, ja mēs izņemam priekš sevis, mēs vienkārši nomaksājam nodokļus par to, kur nav pretī izdevumi.
Jā, mums ir divi veidi saimnieciskajā darbībā. Ir parastā saimnieciskā darbība, ir mikronodokļu maksātājs status. Un šeit mums neviens nav atbrīvojis no rēķinu izrakstīšanas klientiem. Obligāti saimnieciskajā darbībā mums jāizraksta rēķini klientiem, vai tie ir automatizēti rēķini, vai tie ir fiziski rēķini, ko jūs aizsūtat klientiem. Bet arī ir viens no variantiem, kā mikronodokļu maksātājiem mēs varam izveidot savu šo te vienoto kontu Industru bankā reģistrēt, un tad banka mūsu vietā visu sadara, izdara. Bet tie ir 25% ienākuma nodoklis. Nu, šī ir tā uzņēmējdarbības vide, kas mums ir diezgan smalka un katram individuālam gadījumam individuāli skatāma. Šobrīd es mazliet pastāstīšu par līgumiem, par darba līgumiem, tāpēc, ka tad, kad mēs strādājam, pieņemsim, 24. gadu, mēs slēdzam dažādus līgumus, kā cilvēki, kā fiziskas personas vai kā saimnieciskajā darbībā. Darba līgumu mums dabūs darba attiecību gadījumā, un viņi neiet, tā kā nodokļu ziņā viņi nesummējas. Viņi vienā gadījumā šie gadījumi summējās. Tad, kad mums ir šie te vairākas lomas, ko mēs spēlējam. Mēs varam būt darba attiecībās, mums var būt autoratlīdzība, mums var būt SIA reģistrēts, varbūt pieteiktā nereģistrētā saimnieciskā darbība, un tad mums viņš kopā summējas. Bet ja mums ir darba attiecības un saimnieciskā darbība, katrā jomā, katrā darbībā mēs maksājam savus nodokļus. Nav tā, ka mums ir darba attiecības, tur mēs nomaksājam nodokļus, un tad saimnieciskajā darbībā mums nekas nav jāmaksā. Nu, tā nebūs. Tās lietas neiet. Katram šim te veidojumam ir sava loma un savi noteikumi, kādā veidā mēs maksājam nodokļus. Un darba attiecību gadījumā darba likums nosaka mums noslēgt šo te rakstveidu līgumu ar šo te personu, kur tiek nodarbināta uz darba likuma pamata. Viņš ir darbinieks ar noteiktu kārtību, noteiktiem rīkojumiem no darba devēja, ar noteiktu darba vietu, ar noteiktu samaksu, ar veselībai drošiem nekaitīgiem apstākļiem. Tās ir darba attiecības. Un darba attiecībās arī mums darbiniekiem pienākas slimības lapa A, ja saslims cilvēks līdz 9. darba dienai. Ja cilvēks slimo ilgāk, tad mums pienākas arī B lapa no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras un B lapas informācija par to, ka tas saslimis un slimo ilgāk par tām 9 dienām. Ārsts izraksta šo te B lapu no 10. līdz nezinu, cik mēs slimojam, un šī B lapa mums ir jāiesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā caur Latviju LV, un jānorāda informācija, ka rekur es esmu bijis slims no tam laikam, jāiesniedz, un tad šī te Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra izmaksā šo te B lapas pabalstu, un tas ir jāatcerās, ka ir 6 mēnešu laikā jāizdara. Ja mēs nokavējam šo te termiņu, tad mēs vairāk nesaņemam šo te pabalstu. Darba likums arī regulē to, ka mums ir darbiniekam pienākumi, un principā, ja mēs esam vienojušies par pilnu darbu laiku, tad mums arī pilnas darba laiks ir 8 stundas, kas ir jāvelta darbam. Varētu būt jautājums par šo te nepilno darba laiku. Protams, varbūt nepilns darba laiks, bet mums tad ir jāskatās, jāievēro, kas mums ar cilvēkiem notiekās, ar to cilvēciņu, kas ir pieņemts darbā, vai viņam ir citi ienākumi, vai nav citi ienākumi, kā tas ietekmē citus nodokļus. Nu, kādreiz varbūt tās, tad, kad iespējams, ka kādreiz mēs klātienē uztaisīsim, tad mēs varēsim varbūt tās sazīmēt, bet šodien tas nav būtiskākais par darba attiecībām. Būtiskākais, kas ir nevis tas, kad mēs cilvēkam samaksājam algu, bet tas, kad mēs viņu iesniedzam ziņas par to, ka viņš ir pieņemts darbā, par to, ka viņš ir strādājis tik un tik stundas, atskaites, ko mēs iesniedzam par šo te cilvēku, ir ļoti, ļoti būtiska lieta. Man pēdējā 5 gadu laikā ir nācies redzēt situācijas, kad esot
uzņēmējdarbībā, biznesā, jeb saimnieciskajā darbībā cilvēki samaksā nodokļus, bet neiesniedz atskaites. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka ja jūs 3 gadu laikā neiesniedzat šīs atskaites un 3 gadi ir pagājuši, jums šis samaksātais nodoklis, vai tas būtu ienākuma nodoklis vai sociālais, viņš pazūd. Viņš tiek ieturēts par labu valstī un viss. Ne cilvēkam šie ienākumi parādās, ne uzņēmumam, ka viņš būtu nomaksājis, un ja nāk kāda pārbauda vai kaut kas, tad tas nozīmē to, ka šim uzņēmumam vai biedrībai vai nodibinājumam vai saimnieciskās darbības veicējiem būs jāsamaksā šie nodokļi. Un sanāks varbūt arī pat dubultā. Un tāpēc ir obligāta lieta, kā, ja mums ir darba attiecības, ja mums ir uzņēmuma līgums, ir paredzētas tāda atskaita kā ziņas par darba ņēmējiem, kas jāiesniedz 1 stundu pirms mēs sākam strādāt. Un tad, kad beidzas attiecības 3 dienu laikā, darba dienu laikā, jāiesniedz ziņas par darba ņēmējiem, ka cilvēkam beigušās šīs attiecības. Vai tas ir darba līgums, vai tas ir uzņēmuma līgums, uzņēmuma līguma gadījumā arī tas jāizdara. Un šeit ir norāde, kurā vietā to izdarīt. Detaļās neieiešu, šī atskaita izskatās šādi, un šeit ir šie dažādie kodi, kādi gadījumi mums var būt, kādas situācijas var būt. Šeit ir jāatceras tas arī, ka, ja mēs darba attiecības zaudējam, tad mums ir jābūt rīkojumi par darbinieka atbrīvošanu. Cilvēks iesniedz atlūgumu uz brīvprātīgo principu. Ja uzņēmums vai biedrība vienojas, tad ir vienošanās par šo te atbrīvošanu. Nu, šeit ir dažādi tie kodi. Ir vēl viens tāds 26. kods, manuprāt, ka man te viņš neparādās, par to, ka darbinieks nav ieradies un sācis strādāt, ja ar viņu ir noslēgts līgums. Arī šeit ir darba devēja ziņojums. Katram tam veidam mums jāiesniedz šis darba devēja ziņojums. Viņš ir jāiesniedz nākamā mēneša 15. datumam. Tā ir obligāta lieta, kur šī atskaita izskatās. Mums ir darbinieka vārds, uzvārds, personas kods, darba ienākumi, aprēķinātā sociālās iemaksas un iedzīvotāja ienākuma nodoklis. Riska nodeva atgādinu jebkuram, kas iesaista darbinieku, ir jāmaksā. Biedrībām kādreiz bija atbrīvojums, bet šobrīd no pēdējos 2 gadus mums ir noteikti noteikumi, ka tas riska nodeva arī jāmaksā biedrībām, jebkurā gadījumā, ja cilvēks var zaudēt darbu, tad ir šī riska nodeva. Un ja biedrība vai nodibinājums var kļūt par maksātnespējiem, viņiem var būt maksātnespējas lietas, tad arī šai riska nodevai jābūt aprēķinātāji. Tie ir 36 centi par katru cilvēku, kas strādā. Stundas mēs norādām tikai ar darba attiecību gadījumā, un pārējās lietas mēs norādām, ja mums ir obligāto iemaksu datums, mums jānorāda ir tikai un vienīgi izņēmuma gadījumos, parastajā standarta gadījumā nav. Nu, lūk, un sociālās iemaksas mums ir šogad arī vēl joprojām, arī 24. 25. gadā ir vienādas 34,09 vispārējā kārtībā, pašnuminātām personām mums ir 31,07 un 10%. Līdz 740 eiro 25. gadā mums ir 10% ieņēmumi mīnus izdevumi. Un savukārt 25. gadā sociālās iemaksas lielās, kas mums tiek apdrošināta vispārējā kārtībā, ir no 740. Tas ir ieņēmumi mīnus izdevumi. Ja mēs pārsniedzam 740, tad mums ir jāmaksā šīs sociālās iemaksas 31,07. Es vakar domāju paskatīties, cik tas sanāk. Laikam bija man 740 reiz 31,07. Tas ir 229,82 ir lielās sociālās iemaksas. Piemēriņi varbūt būs, varbūt tās nebūs, redzēsim, bet ir iepriekšējā semināra, kur es esmu detalizēti stāstījusi par saimnieciskās darbības veicējiem, manuprāt, ka decembrī vai novembrī. Tikai un vienīgi par šiem te saimnieciskās darbības veicējiem.
Kas notiekas ar bonusiem darba attiecību gadījumā? Ir jauns bonus no 25. gada par to, ka darba devējs var piemērot atbrīvojumu no nodokļu no uzņēmuma, tas vairāk ir SIA gadījumā, pār mobilitāti un darbinieku izdevumiem. Un šeit ir jauna lieta, ka, ja mums ir noslēgts koplīgums par darbinieku ēdināšanu, ārstniecību, tad mēs varam piemērot arī šos te izdevumus par darbinieku pārcelšanos, mītnes vietas maiņu, par transportu, un tad mēs varam apmaksāt 700 eiro par katru cilvēku, kas pie mums strādā. Varbūt tādas situācijas, kad vienam vairāk, vienam mazāk izlietots, tad mēs varam rēķināt proporciju vidējo summu, bet lai nepārsniegtu 700 eiro uz vienu cilvēku. Obligāti jābūt attaisnojušiem dokumentiem. Tas nenozīmē, ka mēs pārskaitam un viss mēs apmaksājam vienkārši 700 eiro, bet mums pretī jābūt dokumentiem, izdevumiem, čekiem, rēķiniem, maksājumu uzdevumiem. Šīm visām lietām. Vienlaikus arī saglabājas šie 5% no bruto algu fonda. Tas mums ir saglabājies, bet šitas attiecas tikai, ja mums ir noslēgti koplīgumi. Koplīgumus mēs varam noslēgt ar darbiniekiem, ja mums ir vismaz 6 darbinieki. Vēl ir foršā lieta, kas ir darba devējiem palikusi foršā. Tas ir par neapliekamo minimumu. Neapliekamais minimums mums neapliekas dāvanas līdz 100 eiro gadā, iepriekšējo 15 eiro vietā. Un ir bērnu jaundzimušā bērnu piedzimšanas pabalsts 500 eiro. Līdz 500 eiro mēs par bērniņu piedzimšanu vai par vairāku bērniņu piedzimšanu vai kāda aiziešanu viņasaulē mēs varam izmaksāt šo te pabalstu darba devējs. Ir arī izmaiņas par starptautiskām balvām konkursos dažādos, un tur ir limits līdz 1500 gadā. Tas varētu skart diezgan lielu NVO sektoru. Lauksaimniecībai arī saglabājušies te atbalsta mehānismi, ka neapliekas kādreiz bija, kad ir deadlines 24. gads, tad, kad ir pagarināts līdz 29. gadam. Un fiziskās personas. Kāpēc es runāju tik daudz par iepriekš par darba attiecībām un jā, mēs nonākam tad, kad mums darba attiecības beidzas, vai beidzas uzņēmuma līgums, vai beidzas autora atlīdzība, vai ir bijusi autora atlīdzība, vai ir bijusi saimnieciskā darbība. Ja cilvēks ir bijis saimnieciskās darbības veicējs, ir izrakstījis rēķinus un sniedzis visu gadu, tad mums ir termiņš 1. februāris, šogad viņš iekrīt sestdienā, tad tas nozīmē nākamā darba diena, tas ir 3. februāris, ir deadlines, beigu termiņš, kad mēs varam iesniegt šo te paziņojumu fiziskām personām izmaksātas summas. Kas to dara? To dara obligāti saimnieciskās darbības veicēji, individuālie komersanti, zemnieku saimniecības biedrības nodibinājumi, darba attiecību gadījumā, jebkurš status, kurā mēs esam, mēs paziņojam par to, ka mums ir bijuši maksājumi fiziskām personām. Tas nozīmē, vai tas ir darba līgums, vai tās ir uzņēmuma līguma gadījums, vai tas ir personīgās mantas pārdevums. Ja jums ir kāds fiziska persona pārdevusi personīgo mantu organizācijai vai fiziskai personai, mums par šo te fizisko personu jāiesniedz paziņojums par fiziskām personām izmaksātām summām. Un termiņš ir 3. februārs. Ja darba attiecības beidzas pirms decembra beigām, tas ir, pieņemsim, novembrī, tad mums ir nākamā mēneša 15. datums. Ja mums ir pieteiktā nereģistrētā saimnieciskā darbība, arī katrs mēnesis beidzas, mums ir jāpaziņo, bet reizi gadā mums jāiesniedz ļoti, ļoti daudz kaut kādām lietām. Un kā tas izskatās? Tas izskatās sekojoši. Mēs šo te paziņojumu sagatavojam par ienākumiem, ko mēs esam iepriekšējā periodā guvuši cilvēki. Un šo te paziņojumu mēs iesniedzam valsts ieņēmuma dienestā, bet cilvēkam šo te paziņojumu mēs varam izsniegt, ja viņš prasa, jautā.
Bet, principā, ja mēs esam iesnieguši šo te paziņojumu valsts ieņēmuma dienestā, valsts ieņēmuma dienesta mājaslapā, ir EDS sistēmā pie fiziskās personas ir redzams šis te paziņojums, ka viņš ir iesniegts. Vēlāk es arī pieslēgšos EDS sistēmai un parādīšu, kurā vietā mēs to varam redzēt. Un obligāti to dara, ja mēs esam statusā kaut kādā, mēs izmaksājam šo te atlīdzību un mēs iesniedzam šo te atskaiti. Tas attiecas uz jebkuru organizāciju, kas ir kaut kādā statusā. Un šis te paziņojums jāiesniedz arī ir par Latvijas rezidentiem, bet arī par cilvēkiem, ar ko mums ir darba attiecības, kas ir Ukrainas civiliedzīvotāju darba alga. Ja šāda mums ir, tad par viņiem arī pa gadu. Mēs par viņiem sniedzam, ja viņi ir nerezidenti reizi mēnesī, bet arī, ja mums ir šie te Ukrainas civiliedzīvotāji, mums arī par viņiem jāiesniedz. Kad var nesniegt? Var nesniegt, ja mums neapliekamie ienākumi ir mazāki par 300 eiro. Un, ja šis nav darba attiecību gadījums vai kaut kāda kompensācija vai kaut kas. Ja mums nepārsniedz 100 eiro no budžeta vai starptautisko izglītības vai sadarbības programmu līdzekļiem stipendijas, tad var neiesniegt. Bet visos pārējos ir vēl arī daži citi izņēmumi, bet es skatījos, ka viņi nav tādi, kas varētu jums ietekmēt, un līdz ar to tas obligāti nav jāņem vērā. Ja jums radošajām personām šis nav jādara, šis ir vairāk grāmatvežiem jādara, bet jums ir jāzina, kad jums ir jāprasa šī informācija. Jums ir pašiem jāpārbauda pirms gada ienākuma deklarācijas sagatavošanas. Tagad īsti par 24. gadu jēga skatīties nav. Mēs skatāmies to pēc 1. februāra, un šis ir būtiski iesniegt laicīgi. Pirms 1. marta, tāpēc, ka 1. martā šī te informācija automātiski, kas ir iesniegta, viņa sagrupējās un mums parādās gada ienākuma deklarācijā. Mēs katru šo te izmaksas veidu norādam atsevišķā rindā. Ja mums ir atsevišķi periodi norādīti, tad mēs arī norādam viņus atsevišķās rindās. Valsts ieņēmuma dienestam ir forša metodika, arī man būs daži piemēri no šīs metodikas, bet katra situācija atšķirīga un katram ir jāsaprot, kas tad noticies ar to cilvēku, kas ir kādi viņa ienākumi. Izmaksājot neapliekamus ienākumus un ienākumus, no kuriem neietur ienākumu nodokli, ir viens ienākuma veida kods, bet atšķirīgi ienākumu gūšanas periodu šo informāciju norāda vienā paziņojuma rindā, par ienākumu gūšanas mēnesi norādot pēdējo izmaksas mēnesi. Darbiniekus viena mēneša laikā ir atbrīvots un jaunu pieņemts, neiekļauj paziņojumā, kur ir attiecīgi atbrīvotie pa mēnesi. Tas nozīmē to, ka ja mēs decembrī pieņem atbrīvojumu cilvēku, pieņemsim 2. datumā, bet tomēr viņu pieņemam 24. datumā. Tad mēs viņu neiekļaujam fiziskām personām izmaksātas summas 15. Janvārī, bet mēs viņu iekļaujam par gadu gada paziņojumā. Un šeit arī ir tas piemērs no fiziskām personām izmaksātas summas no uzņēmuma līguma gadījuma, kad mums ir Anitai izmaksāta autora uzņēmuma līguma gadījums no 12. aprīļa līdz 20. jūlijam un no 1. septembra, un mums ir divas atšķirīgas rindas pār šo te ienākumu no šī te uzņēmuma līguma gadījuma, jo mēs visus tā kā nodokļus par viņu tā kā samaksājam, un šeit ir tie kodi. Ukrainas civiliedzīvotājiem darba alga ir 1066, tad mums ir par saimniecisko darbību mums kods būs 2007,
Un šos te kodus es parādīšu, kurā vietā mēs varam dabūt, un tie kodi mums ir algai 1001. Ja mums ir šeit pārceļošanas izdevumi, tad mums ir šie te citi kodi. Mums ir pirmā rinda mums ir cilvēka vārds, uzvārds, personas kods, tad ienākuma gūšanas periods, ienākuma izmaksas mēnesis, ieņēmumi, kas mums ir bruto summa, tad ir neapliekamie ienākumi, tad neapliekamais minimums. Visas šīs te summas īsti nav jāizpilda, katrai situācijai ir savas. Ja jūs strādājat ar grāmatvedības sistēmām, grāmatvedības sistēmas varētu parādīt šos te veidus, kādā veidā mēs eksportēt varam šīs te lietas. Vēl der atcerēties, kas ir diezgan liels klupšanas akmenis tiem, kas ir fiziskām personām izmaksātas summas sniedzot, ja ir bijuši darba alga un bijis komandējums. Komandējumu mēs fiziskām personām izmaksātas summas atskaitē nenorādam. Mēs norādam tikai attiecības par darba algu. Komandējuma izdevumus un kompensācijas mēs nenorādām fiziskām personām izmaksātas summas atskaitē. Jā, un saimnieciskās darbības veicējiem obligāti jābūt iesniegtām fiziskām personām izmaksātas summas atskaitē par visiem tiem darījumiem, kas ir bijuši pār iepriekšējo gadu. Tas ir 24. gads, tad skatāmies no 1. janvāra līdz 31. decembrim pār visiem saimnieciskās darbības veicējiem. Paziņojumu mēs varam precizēt 3 gadu laikā. 3 gadus, un kur mēs atrodam šo te paziņojumu. Paziņojumu mēs atrodam dokumenti, tālāk mums ir paziņojums par fiziskām personām izmaksātām summām, mēs ņemam izveidot jaunu dokumentu, atrodam šo te paziņojumu par fiziskām personām izmaksātām summām, un spiežam virsū un atveram. Šeit un sākam pildīt, un tad mums ir arī iespēja, vai nu tas ir pirmreizējs dokuments, vai tas ir atkārtoti, precizēts dokuments, vai kāda veida tas dokuments ir. Un šeit ir iespēja izvēlēties, vai tas ir konkrēts mēnesis, vai tas ir gads, ceturksnis īsti tā kā nevarētu būt mums fiziskām personām. Šeit der atcerēties arī, ja mēs ieliekam tad paziņojums par nodokļu maksātāju pamatdarbības veidu arī atrodam šeit, šādā pašā veidā. Ejam dokumenti, jaunu izveidot dokumentu, un paziņojums meklētājā ieliekot, mēs varam arī atrast šo te svarīgo veidu par darbības veidiem, kas būs nākamā mūsu tēma. Par tiem kodiem, kas ir par kodiem, kā jānodeklarē šīs fiziskām personām izmaksātas summas, mēs varam atrast Valsts dienesta mājaslapā. Valsts dienesta mājaslapā, kur mēs varam redzēt šo te informāciju. Un šeit ir kodi, viņi ir atrodami šeit Valsts dienesta mājaslapā, un katram variantam mums šie te dažādie kodi ir. Un viņi ir mums jāskatās. Un es paskatīšos, parādīšu, kā jums arī aiziet uz šo te mājaslapu. Tūlītās mēs atradīsim, kurā vietā mums ir šī te mājaslapa. Tagad es arī jums parādu to mājaslapu, un re, kur ir šī te mājaslapa, kur mēs ieliejam iekšā par fiziskām personām izmaksātas summas. Te ir likums arī par šo te saimniecisko darbību fiziskām personām, un te ir kodi mums par daudz un dažādi, kuri mums ir jāpiemēro. Vai nu mēnesī, vai nu gadā, viņi šeit mums ir. Tālāk, ja mums ir saimnieciskā darbība vai kapitāla pieaugums, te arī šie te ienākums no saimnieciskās darbības, mums ir konkrēti 1007, vai nu, tā tūlītās mēs paskatīsimies, kas tas ir, 1007 ir saimnieciskās darbības ienākumi fiziskai personai, kura izmaksas par rītī nav reģistrējusi saimniecisko darbību. Un šeit
ir tas, ka katru reizi, kad jūs saprotat, man ir pretī fiziska persona, mums obligāti viņa ir jāpārbauda. Vai nu tas, kas maksā, vai nu tas, kas sniedz atskaites, obligāti ir jāpārbauda, vai šī fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību. Nav, tad mums ir jāsamaksā un jāiedara nodoklis un jānodeklarē, ka viņa nav reģistrējusi saimniecisko darbību. Un savukārt, ja ir piestāda mums klients rēķinu, tad rēķinu visi kopā apkopojam un iesniedzam šo te kodu 2007 par visu saimniecisko darbību. Šādā te veidā mēs ejam pie šiem te kodiem. Ja mums ir uzņēmuma līgums, tad ir viena kārtība, tad ja mums ir kustamā, nekustamā izīrēšana, tad ir cita. Bet ja mums ir saimnieciskā darbība, kur mēs esam reģistrējuši kā saimniecisko darbību, tad mums ir šis te kodiņš, kas ir 2007, nevis 2009. Tā. Šitos kodus es vairāk tā kā neskatīšos, tas ir katram jāpaskatās un jāsaprot, kādi tie kodi ir. Un tā, tūlītās mēs arī sapratīsim, tā kā, kas mums, stop, mums vajag stop share. Jā, un tā, tagad es paskatīšos, kas mums par jautājumiem te ir parādījušies, varbūt tās kaut kas jāatbild. Vai pašnodarbinātām, tā, es drusku pieskaršos jautājumam. Labrīt, man uzradās jautājums, vai pašnodarbinātiem prognozē ienākumus zem 740 mēnesī pieteikšanai ir jābūt, ja man ir paralēli pašnodarbinātība un arī pamatalga ar nodokļiem, kur alga ir lielāka par 1000 eiro. Tas jautājums ir par to iesniegumu, kas jāraksta valsts ņēmuma dienestā par paziņojums par ienākumiem. Ja tas ir domāts par paziņojums par ienākumiem, ja jums ir darba attiecības, tad tas nav jādara. Un ja jūs esat kāds no radošo personu savienības reģistrētiem biedriem, kas ir biedru šo te mākslinieku reģistrā, tad arī jums šis te iesniegums nav jāraksta. Kāpēc? Tāpēc, ka ja jūs esat, nu, to mēs vēlāk izstāstīšu, bet Dace, ja es pareizi sapratu jautājumu, tad jums nav jāsniedz šis te iesniegums. Seminārs notiksies līdz 11:30. Bet jūs varēsiet viņu noskatīties, ja netiekat un nesaprotat, kas ko kā, tad viņš būs pieejams Facebook kanālā Radošo personu savienības un varēsiet paskatīties, noskatīties, tik cik jūs netiekat līdz galam. Bet tālāk iesim par nākamo tā. Tā. Nākamais ir, nu, uzņēmuma līgums arī ir tā lieta, kuru mēs varam divos veidos darīt. Tas ir divi veidi. Vienu, kad mums kāds uzņēmums pats ietur nodokļus visus un izmaksā, un savukārt otrs variants ir, ka mēs esam paši saimnieciskās darbības veicēji, paši maksājam par sevi visus nodokļus. Bet uzņēmuma līgums atšķirībā no darba likuma regulējas ar civilu likumu, un civila likums nosaka to, ka mēs ar saviem rīkiem un savu organizāciju, nu, savu fizisko lietu daram kā uz īsu laiku kaut kādu pakalpojumu. Konkrēta rezultāta, konkrētam rezultātam jābūt, ja mums ir norādīts līgumā, ka tā ir kaut kāda pakalpojums, kaut kāds iestudējums vai kaut kas, tad viņam arī jābūt konkrēti izpildītam ar visiem noteikumiem. Uzņēmuma līgumu raksturojošie kritēriji noteikti būs rezultāts, noteikti būs savas telpas, savi resursi, savi materiāli, savas izmaksas, bet pasūtītājs neatmaksā mums nekādus A lapas, B lapas, tas nekas mums nepienākas. Arī principā uzņēmuma līguma gadījumā var būt kaut kāda iesaiste uzņēmumā uz konkrētu laiku, uz konkrētu funkciju, bet ne kopējā ar brīviem atvaļinājumiem, brīviem laikiem, ar iekšējiem kārtības noteikumiem. Šis viss nebūs.
Ja mēs esam fiziska persona un noslēdzam uzņēmumu līgumu, tad mums obligāti ir jābūt reģistrētam valsts jumta dienestā. To mēs varam pārbaudīt valsts jumta dienesta mājaslapā. Vēlāk man būs arī saita un parādīšu, kurā vietā. Un, ja mēs esam paši sev saimnieki, mēs varam brīvāk rīkoties. Un līdz ar to mums ir pienākums nomaksāt sociālās iemaksas, pienākums nomaksāt iedzīvotāju ienākumu nodokli. Un šī gadījumā, darba līguma gadījumā, uzņēmuma līguma gadījumā, kur izmaksātājs ietur nodokli, um, saimnieciskās darbības gadījumā mums par šīm personām visām ir jāiesniedz šīs fiziskām personām izmaksātas summas atskaite par darba attiecībām. Beidzas darba attiecības līdz nākamā mēneša 15. datumam. Darba attiecības nav visu gadu beigušās, līdz 1. februārim iesniedzam fiziskām personām izmaksātas summas atskaiti. Uzņēmuma līguma gadījumā beidzas uzņēmuma līgums līdz nākamā mēneša 15. datumam iesniedzam par uzņēmuma līgumu. Tur ir mēnešu griezumā. Ja mums ir saimnieciskā darbība līdz nākamā gada 1. februārim, mums jāiesniedz šī atskaite. Autora atlīdzībām līdz nākamā mēneša 15. datumam. Un te ir tā datu bāze, kas ir jāpārbauda katru reizi, vai ir vai nav reģistrēta šī saimnieciskā darbība. Valsts jumta dienesta mājaslapā mēs viņu atrodam šeit, te, kur mums ir noderīgi sadaļa. Ejam publiskās datubāzes, un tas ir obligāti pirms maksāt naudu. Kāpēc? Tāpēc, ka ja jums šis te cilvēks parādīsies, ka tu mēs ieliekam personas kodu, bet uh, tā. Uh, Tagad var dzirdēt vai nevar dzirdēt? Nevar dzirdēt. Ne? Tagad var dzirdēt mani vai ne? Var, jā. Jā. Tūlītās mēs, es nezinu, kāpēc tā notika. Jo bišķīt atbalsts gan bija. Tagad var dzirdēt? Jā.
Ei, paldies Dievam, bet es nesaprotu, kāpēc, kas man notikās, kāda problēma aizgāja. Es tiešām nesaprotu. Tā, pasakiet man atgādināt, ko jūs dzirdējāt, jo es tiešām nepiefiksēju, kurā momentā jūs mani vairāk nedzirdējāt. Es nepiefiksēju, piedošanu, kāds varbūt tur pateikt. Labi, tad es turpināšu par saimnieciskās darbības pārbaudīšanu. Jūs dzirdējāt, ka ir obligāti jāpārbauda saimnieciskās darbības cilvēciņi. Nu, viņi jāpārbauda šeit, viņi ir jāpārbauda, un viņiem ir jābūt reģistrētiem saimnieciskās darbības veicējiem. Un obligāti jāpārbauda. Tā kā šis te ir obligāts pasākums, kas ir pārbaudāms. Nu, tiešām ļoti rūpīgi pārbauda. Tā kā, ja tur nav tā datuma, tad tas ir tiešām ir ļoti būtisks moments, kas ir jāpārbauda. Šeit arī tas piemērs ir, nē, jūs neredzat, tāpēc, ka es neesmu nošārējis, to tās, sapratīšu, kur man ir, tā. Jā, ļoti rūpīgi pārbaudam saimnieciskās darbības veicējus. Par līgumiem tas jau man tā liekas ir daudz un diktījumu zināms un runāts par to, ka obligāti mums ir rēķins. Ja gribās līgumu un vajag, jūs varat ielikt iekšā visas savas saimnieciskās darbības funkcijas, lietas un šīs te sastāvdaļas, kas ir attiecībā uz autoru atlīdzībām, par cēnu, par sodiem, par izpildi, par pakalpumiem, par piegādēm. Ja jums vajag, jūs to darat. Ja jums nevajag, to jūs nedarat. Tikai atcerieties to, ka rēķins un rēķins pavadzīmā avansa rēķins. Avansa rēķins ir tad, kad jūs gribat naudu pirms laika saņemt no klienta. Savukārt avansa rēķins ir tāds rēķins, kur jums piestādat un pēc tam pēc kāda laika samaksā šo te naudu vai uzreiz. Un tad, kad jūs esat izpildījuši un jūs esat pabeiguši šo te projektu, tad jūs arī samaksājat un izsniedzat klientam un ar visu to savu pakalpojumu piegādi gala rēķinu. Mums vairāk nav šāda lieta pavadzīme, rēķins. Tas ir jūsu kā fiziskās personas saimnieciskās darbības veicēja, kā cilvēka, kas ir tajā biznesiņā, noteikumi. Un tad tas ir tas svarīgākais un aktuālākais, ka jums pašiem ir jāsaprot, kā jūs gribat. Nezināt, kā to izdarīt, jautājiet, vai man rakstat uz konsultācijas @mākslinieki.lv. Uz e-pastiņu, kas būs redzams gan pirmajā slaidā prezentācijā, gan pēdējā. Vai varat uzzvanīt, vai WhatsAppā varat uzrakstīt. Un vienkārši pajautājiet, ko man darīt, kā man darīt. Un tad, kad jūs zinat skaidri tos savus spēles noteikumus, kas jums ir vajadzīgi, lai jūs veiktu forši šo te savu saimniecisko darbību, būtu tajā vidē, kas ir saņemt par pakalpojumu savu samaksu, tad jūs varat būt droši, ka jums viss ir kārtībā ar šim te. Nu, šeit es esmu daudz un tik tad runājusi par to, ka jums ir jāizvērtē tie, kas ir fiziskas personas, kas iesaistās saimnieciskajā darbībā, tie, kas sniedz pakalpojumus, tie, kas saņem pakalpojumus. Jums jāsaprot, vai tur neveidojas reāli patiesībā darba attiecības, un ja man būtu jāizvēlas kāda no formām, es noteikti veidotu SIA un uz darba līguma pamata, kā arī man, pieņemsim, kas sniedzot grāmatīs pakalpojums arī ar darbiniekiem ir šis te atregulēts. Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir tomēr kaut kāda tā kā drošība
par uzņēmuma tā kā lietām, jo darba attiecību gadījumā mēs varam, gan mums ir tiesības prasīt, gan mums ir tiesības saņemt. Savukārt, arī šis te, ja ir viens līgums ar, nu, pieņemsim, esam saimnieciskās darbības veicēji, un mums ir viens līgums ar klientu, nu, tad tomēr tas ir risks, un šeit ir tas moments, kad mums ir viens klients, vienam klientam sniedzam pakalpojumu, bet patiesībā tās ir darba attiecības. Integrācija uzņēmumā, ja mums ir noteikumi, kā mēs varam ko darīt, kā mums ir atpūtas laiki, mums ir atvaļinājumi, brīvdienas, mums ir nevis mēs izdaram darbu pasūtījuma izpildē, bet mēs reāli principā to daram kā darbinieks 8 stundas dienā un mēs neuzņemamies nekādu risku. Jo risks nozīmē to, ka mēs varam arī pazaudēt to naudu. Mums var arī nesamaksāt. Mums var būt tā, ka mēs strādājam nevis tikai tās 8 stundas, bet mēs strādājam rītā, vakarā, pa nakti, kā mēs gribam. Mēs varam paņemt citu cilvēku, kas mums palīdz to darbu izdarīt. Mēs varam ar saviem rīkiem, nevis ar saviem pamatlīdzekļiem, saviem instrumentiem, savu datoru, savu tehniku, savu abonēto planšeti vai programmatūru to visu darīt. Tā ir saimnieciskā darbība. Darba attiecības savukārt ir, ka mums tas viss ir nodrošināts. Mums nekas nav pašiem jāizdara. Mēs atnākam un izdarām. Bet, ja tā ir saimnieciskā darbība, tad tas nozīmē to, ka mēs paši uzņemamies risku par šīm lietām. Un šito baigi uzmanīgi skatāmies šobrīd, tāpēc, ka šobrīd ir tendence, ik sevišķi tur, kur ir viens pasūtītājs, nu, pieņemsim Sijā, un mēs slēdzam līgumu ar vienu, vai mums ir rēķins vienam klientam, tas ir Latvijā vai ārzemēs, šis te rēķins un nauda tiek saņemta. Nu, te ir risks, ka tās ir tomēr darba attiecības. Es diezgan strikti par to runāju, tāpēc, ka, lai pasargātu jūs, un lai pasargātu arī to vīziju par to, kas ir darba attiecības un kas ir uzņēmējdarbība, jo mākslīgam uzņēmējam, jeb pakalpojumu sniedzējiem radošai personai, radošā persona principā ir tāds mākslinieks, kurš pats par sevīm strādā un darbojās. Bieži vien tās nevar būt darba attiecības, bet cilvēkam ir jāsaprot, ka tu esi savs, tā kā, tu esi pats sev, kā tas, kas rada un dara, lai būtu paša. Jā, šīs te atšķirības, kas ir vienā gadījumā, otrā gadījumā, un tagad es ķeršos pie jautājuma bloka un arī par, te arī mums parādīsies par fiziskām personām, ne, bet par NACE kodiem, par darbības veida kodiem, un te arī tas jautājums par darba attiecību summēšanos, summējas, nesummējas, kas notiek ar saimnieciskās darbības veicējiem, kur pārbaudīt saimnieciskās darbības veicējus es jau parādīju, par darbinieku. Nu, šeit tāds viens liels piemērs, kur mums cilvēkam ir, nu, pieņemsim tā, esmu es, piemēram, un man ir gan darba līgums, gan autora atlīdzības līgumi, gan reģistrēta saimnieciskā darbība, gan es iznomāju, pieņemsim, 2 dzīvokļus, vienu fiziskai personai, vienu juridiskai personai, un man te ir pilns bloks ar visādām veidiem, kā es varu darboties, un tas nozīmē to, ka pirmajā gadījumā darba attiecību darba devējs pa manim noziņo līdz 1. februārim par to, ka es esmu strādājusi un man bijusi ienākuma un alga. Autora atlīdzība. Šitādas situācijas īsti nevarētu būt, ja mums ir reģistrēta saimnieciskā darbība, tad mēs nevaram būt, ka mums, mēs saņem otro autora atlīdzību, tad tas nozīmē to, ka, jā, šāda situācija var būt, bet ja mums ir autora atlīdzība un saimnieciskā darbība, tad principā mums jāizraksta rēķina visiem šiem klientiem. Autora atlīdzības gadījumā mēs iesniedzam līdz nākamā mēneša 15. datumam ar kodu 1061 paziņojumu par izmaksāto autora atlīdzību.
Un savukārt saimniecisko darbību mēs reģistrējam līdz 1. februārim ar 207 kodu, un no visām organizācijām, kam mēs esam snieguši pakalpojumus, jābūt iesniegtām šīm te ziņām. Un par dzīvokli, par vienu, kur es noslēdzu ar juridisko personu, juridiskā persona līdz nākamā mēneša 15. datumam iesniedz atskaiti. Savukārt tur, kur es esmu pati noslēgus līgumu ar fizisko personu, to es ielieku gada ienākuma deklarācijas D3, ne, bet D3, gada ienākuma deklarācijas dēļ ne, 2.1 rindiņā atsevišķā. Un savukārt par saimniecisko darbību man ir jāsamaksā sociālās iemaksas un man ir jāiesniedz gada deklarācija. Tā ir mana atbildība. Par šo te parūpējas darba devējs, par šo te izmaksātājs, savukārt par saimniecisko darbību man pašai jāparūpējas un par to vienu līgumu no nomas. Tā kā tas ir mana atbildība. Kas ir jādara, kas mainās saimnieciskās darbības veicējiem par 25. gadu? Par 25. Gadu, kāpēc man nav saglabājies, bet te ir 25. gads domāts. Ir jāiesniedz fiziskām personām izmaksātas summas atskaite 15. Aprīlis, 15. jūlijas, 15. oktobris, 15. janvāris. Kvīšu grāmatiņu atskaita jāiesniedz līdz 25. aprīlim, 25. Jūlijam, 25. Oktobrim, 25. janvārim, un par 24. gadu 1. ne, bet 4. ceturksnim jums ir pienākums iesniegt kvīšu atskaita līdz 25. janvārim. Vēl ir laiks to izdarīt. Un te ir gada ienākuma deklarācija mums sniedzas no 1. marta līdz 1. jūnijam. Es neatceros, kad mums ir 1. marts. 1. marts ir mums svētdienā, un 1. jūnijas arī svētdienā. Tas nozīmē, līdz 2. jūnijam būs laiks iesniegt gada ienākuma deklarāciju, bet nodoklis jāsamaksā mums ir līdz 640 eiro. Mums ir 23. datums jūnijas, virs ir 23. jūlijas, jūnijas un augusts samaksāšanai. Kam obligāti jāsniedz gada deklarācija, bet martā mēs šito vēl runāsim, bet es noteikti saku, ka visiem tiem, kam ir šis te gadījums, kad man ir saimnieciskā darbība un es iznomāju dzīvokli, tas ir obligāti, tā ir obligātā kārtā. Ja ienākumi no Eiropas Savienības, tad mēs ņemam no Eiropas Savienības paziņojumu par to, kāda ir nodokļu samaksāti, izmaksāti, tad mēs arī viņu iesniedzam šo te informāciju. Un visi lūdzu uzmanīgi klausieties, ja jums ir neaplikami ienākumi, kuru summa pārsniedz 10 000, piemēram, personīgās mantas pārdošana. Jums caur kontu jūs esat pārdevuši, nezinu, mašīnu un mašīnu fiziskai personai. Tas nozīmē to, ka jums no tās fiziskās personas obligāti vajag dabūt vārdu uzvārdu, personas kodu. Bez svītriņas jums viņu vajadzēs. Jo jums gada ienākuma deklarācijā šī te mante jānodeklarē. Arī dāvanas, ja jums pārsniedz 1425 eiro ar neradiniekiem vai ar radiniekiem, ja pārsniedz 10 000, tad arī radiniekus jūs deklarējat, ja pārsniedz šos 10 000 šie te dāvinājumi. Ja ar neradiniekiem, tad visa šī summa, kas pārsniedz 1425 eiro, ir uzrādama gada ienākuma deklarācijā. Jā, 24. gadā mums likmes ir 20%, 23% un 31%, ja mums pārsniedz 78 100 ienākumu. Dāvinājumi. Arī šeit vajadzētu influenceriem, tie, kas ir blogeri, influenceri, ļoti, ļoti uzmanīgi paskatīties,
ko jūs saņemat kā dāvanas, vai šīs te dāvanas gadījumā nav jānorāda gada ienākuma deklarācijām. Viena nianse nesen bija tāds gadījums par to, kad runāja, bija raksts par to, ka daudzi, pat tiesas process tāds ir bijis, par to, ka ir šie te spēļu industrijas pārstāvji, kas prasa ziedojumus par to, lai izstrādātu tālāk šo te spēli un prasa ziedojumus. Bet ir šis te tiesas process, kur šie te ziedojumi, kas tiek traktēti kā ziedojumi, kā dāvinājumi, kā ziedojumi, lai varētu spēlēt šo te spēli tālāk un attīstīt, tiek traktēti nevis kā dāvinājumi vai ziedojumi, bet kā saimnieciskās darbības ieņēmumi. Un līdz ar to rūpīgi ir jāizskata visiem blogeriem, visiem māksliniekiem, visiem cilvēkiem, kas saņem kaut kādus dāvinājumus vai ziedojumus vai atbalstus viņu radošajai darbībai, vai tā nav sistemātiska saimnieciskā darbība. Jo sistemātiska saimnieciskā darbība pēc likuma par nodokļiem nodevām mums ir tad, kad mēs saņemam vairāk šīs te vairāk nekā 3 reizes gadā vai 5 gadu laikā 5 reizes šo te atbalstu, pabalstu vai kaut ko tādu. Līdz ar to skatāmies, vai mēs neesam tomēr biznesā, vai tā nav uzņēmējdarbība un tie nav mūsu saimnieciskās darbības ieņēmumi. Ja tie ieņēmumi mums ir līdz 1425 tiešām kā dāvinājumi, tad tā ir dāvinājumi, un viņi mums līdz 1425 mums neapliekas, bet virs 1425 no neradiniekiem līdz 3. pakāpei apliekas. Nu, lūk, un tas tieši tas pats, kas bija minēts. Un te pa 24. gadu mēs līdz 2. jūnijam iesniedzam gadienākumu deklarāciju, pa 24. gadu mums jānomaksā sociālās iemaksas un atskaites bija jāiesniedz. Jā, šodien ir pēdējais datums, kad mums ir iesniegt visus nodokļus par 24. gada pēdējo mēnesi, tā kā šodien ir termiņš, tie, kas ir aizmirsuši samaksāt, droši dodamies uz banku un samaksājam. Un ienākuma nodoklis mums ir termiņi, kad jāsamaksā vai nu vienreizējs maksājums, ja ir neliela summa, vai vairākās maksājumos, ja ir lielāka. Šis ir 24. gads, bet kas mums mainās 25. gadā? 25. gadā mums ir izmaiņas, un 25. gadā mums ir šāda te situācija, kad mums ir divas likmes. Un līdz 105,300 eiro mums likme ir 25,5%. Un savukārt, ja šī likme pārsniedz šo ienākumu, tad mums ir 33%. Ja mums ir tik liela alga, tad darba devējs tos 33% nemaksā, bet maksā cilvēks iesniedzot gada ienākumu deklarāciju. Un te ir jaunas nianses, kas ir 25. gadā jāņem vērā. Šī likme ir darba algai, saimnieciskajai darbībai, ienākumu no intelektuāla īpašuma kolektīvā pārvaldījuma organizācijām un citiem ienākumiem. Un progresīvā sliekšana mums ir izņēmumi, kuri neaiziet šeit iekšā. Tas ir kapitāls no kapitāla likme mums ir 25,5, bet ja darījumi ir sākti 24. gadā, līdz mēs pabeidzam, tad mums ir šī te jaunā likme. Līdz mēs pabeidzam, ir vecā likme mums vecais slieksnis, kas mums bija šis te slieksnis. 10% paliek metāliem un paziņotāju saimnieciskajai darbībai, kas ir par nomu, par fizisko nomu, kas ir nekustamā īpašuma noma vai kustamā īpašuma noma. Lauksaimniecības strādniekiem tāpatās paliek 15, attālinātā darba veikšanai saistītā nomada vīzas, tas ir ārzemnieki, kas atbrauc un darbojās, tiem ir 15, nerezidentiem mums tāpatās paliek 3% no kapitāla atsavināšanas un 25,5%. Tāpatās mums paliek
uh, nerezidentu un mākslinieku treneru profesionālās ir 25,5 un autoratlīdzības ienākums, ko saņem nereģistrējot saimniecisko darbību, ir 25%. Ja mums ir reģistrēta saimnieciskā darbība, mēs nevaram saņemt atlīdzību, ja mēs šo te, kad mūsu izmaksātājs ietur nodokli. Mums jāpiestāda par savu saimniecisko darbību rēķini. 25. gadā termiņi mums ir atskaitēm sociālām pašnodarbinātā ziņojumam ir 17. aprīlis, 17. maijs, 17. oktobris, 17. janvāris, samaksāja 23. datums. Jā, ienākuma nodoklim atceramies to, ka ja mēs neko nedaram saimnieciskajā darbībā, tad mums ir 50 eiro summa, kas jāsamaksā līdz nākamā, kad mēs iesniedzam atskaiti līdz tam datumam, tas ir ienākuma nodoklim ir 23. jūnijas, mikronodokļu maksātāji mums jau bija, līdz 15. janvārim vajadzēja iesniegt mikronodokļu deklarāciju un vajadzēja samaksāt nodokli šodien. Pensionāriem mums ir foršā neapliekamais minimums, kur ir iespējams sadalīt pensijas apdrošināšanai un, ja ir darba attiecības, darba attiecībās, un šī likme mums ir 500 eiro vienā vietā, otrā vietā, vai 1000 eiro pie pensijas apdrošināšanas. Te ir jautājums, cik ir liela pensija, vai ir darba attiecības pensionāriem, un kur mums gribās saņemt vairāk. Kad ienākuma deklarāciju iesniedzot, tāpatās jūs šo te summu dabūsiet atpakaļ, lai jums nebūtu pārmaksas. Tā. Neapliekamais 510, un mēs rēķinam algu klasiski, kā līdz 18. gadam rēķinājām. Minimālās sociālās iemaksas neviens nav atcēlis. Šeit mums ir jāatcerās, ka minimālās sociālās iemaksas 25. gadam ir 2220 eiro, jeb mēnesī 740. Tas nozīmē, ja jums nesasniedz 2220 eiro, tad ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piestādījis jums rēķinu proporcionāli ienākumam. Jā, summējās mūsu ienākumi. Svarīgi šiem te cilvēkiem ir, vai ir darba līgums, vai ir darba alga, cik daudz cilvēku strādā, vai ir vairākas darba vietas, vai viņam ir citi ienākumi. Te mums summējās. Darba devējs ir atbildīgs par nomaksu. Ja ir uzņēmuma līgums vai darba līgums, darba devējs vai uzņēmuma līgums maksās. Bet kas skaitās kopā? Mēs skatāmies uz ceturksni, uz cilvēku, un ceturksnī mēs skatāmies, vai šitam cilvēkam ir darba alga, vai viņam ir autoratlīdzība, vai viņam ir saimnieciskā darbība, vai viņam ir uzņēmuma līgums. Ja viņam ir darba devēja, darba alga, tad mēs ņemam darba algu bruto, mēs ņemam pašnodarbinātā summu, cik mums ir sociālais nomaksāts, no kuras summas, no 740 vai no mazākas, tad tās summas summējas kopā. Ja mums ir darba devējs, ja mums ir mikronodoklis, tad mēs arī bruto summas kopā summējam un tad skatāmies. Tajā situācijā, ja cilvēks ir darba attiecībās un pašnodarbināts vai mikronodokļu maksātājs, to mūsu vietā samaksās darba devējs, piemaksās. Ja ir divas darba vietas, tad darba vietām tiks sadalīta šī summa. Ja nav saprotams, tad man prasat. Te ir izņēmumi. Izņēmumi, kam nav jāveic minimālās sociālās iemaksas, un minimālās sociālās iemaksas nav jāveic visiem tiem, kam ir izņēmumi. Ja cilvēks strādā, mācās vispār izglītojošajā, profesionālā augstākajā pilnlaika klātienē vai speciālā izglītības iestādē, tad mums pienākas šis izņēmums. Un te ir stāsts arī par ārzemēm. Ja cilvēks strādā, mācās augstskolā ārzemēs, mēs ņemam šo te dokumentu izziņu no ārzemēm un nogādājam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Pensionāriem izņēmumi ir, izdienas pensionāriem nav izņēmumi, izdienas pensionāri klasiskā sistēmā, viņiem arī jāskatās šīs te minimālās sociālās iemaksas, un tur var būt arī piemaksas. Kur atrast? EDS sistēmā.
tur, kur ir maksājumi, saistības, un tur mēs varam ieraudzīt paziņojumu, cik mums ir minimālā sociālās iemaksas. Arī viņas ir sarakstē ar valsts jumta dienestu, un šeit es ieteiktu tie, kas nezin, tie, kas ir jauni, un varbūt vispār šeit pirmo reizi klausās, noteikti valsts jumta dienesta EDS sistēmā paskatāmies gan savu privāto profilu, ja ir individuālais komersants, ja ir saimnieciskā darbība, ja ir SIA, skatāmies visus profilus, kas mums ir pieejami. Un te ir saraksts ar valsts jumta dienestu, kur nevajadzētu parādīties viennieciņiem vai sarkaniem cipariņiem. Viņi jāapskata un jāizlasa. Ja tur parādās cipariņš, tas nozīmē, ka mēs neesam izlasījuši to vēstuli, attaisam vaļā izlasa. Jo vai jūs varat palaist vienkārši garām kaut kādu informāciju? Nelasītās iesūtne, to mēs skatāmies. Maksājumi, tad mēs atrodam šo te visu informāciju, kas ir par maksājumiem, kāds ir stāvoklis mums. Pārskati, tur mums parādās izziņas un dažādas tās lietas. Un, tā kā par to paziņojumu, to, ko man viena no jūsu meitenēm šodien jautāja par to statusu, tas paziņojums nav jāsniedz, ja jūs esat šajā te statusā, kas ir radošo personu status, tad jums šie te iesniegumi nav jāreģistrē valsts jumta dienestā, ja jums nav darba attiecības. Jo savukārt, ja jums ir šāda situācija, jūs esat radošo personu statusā, tad valsts jumta dienests un valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra to zina. Un viņi par visu gadu, pirms par 24. gadu, viņi, ja jums ir šis status, organizācijas skatīsies sistēmā un valsts kultūra kapitāla fonds jūsu vietā piemaksās šīs minimālās sociālās iemaksas. Bet pagājušajā gadā man nācās risināt šīs te problēmas, kad daudziem parādījās parāds, bet, ja parādās parāds par minimālām sociālām iemaksām, uzrakstam lūdzu valsts jumta dienestam, ka es esmu radošo personu statusā, esmu tādā reģistrā, līdz ar to man nepiemērot minimālās sociālās iemaksas, jo par mani samaksās kultūra kapitāla fonds. Un kultūra kapitāla fonds to norēķinu veids kaut kāds jūlijas, augusts, septembris, tā kā nevajag satraukties. Bet ja ir kāda problēma, tad var man jautāt, un tad jau atrisināsim. Ar dažiem kolēģiem mēs esam to problēmu atrisinājuši. Atgādinājums. Šis ir gan atgādinājums. Pa e-adresi. E-adrese ir informācija jums, fiziskām personām, pie fiziskām privātpersonām piedara gan jūs, gan saimnieciskā darbība, pie juridiskām personām piedara SIA un visas pārējās uzņēmējdarbības formas, kur ir reģistrācijas numurs, kas atšķirās no jūsējā. Un privātpersonām mēs ieejam iekšā sistēmā, uzspiežam juridisko personu ieejam. Tas norāda e-pastu, uz kuru jums atnāks paziņojums, kad jums ir kaut kāda vēstule atnākusi e-adresē. E-adrese būs arī rīks, kur jūs varēsiet e-rēķinus arī gatavot un sagatavot un saņemt un aizsūtīt. Par struktūru vienībām. Noteikti, ja jums ir saimnieciskās darbības vieta, tas ir viens, kas atšķirās no jūsu juridiskās adreses, jo jūsu saimnieciskās darbības vietas adreses. Tīmekļa vieta, jeb mobilā lietotne, ir tur, kur jums ir iespējams saņemt naudu. Cilvēks var pasūtīt, rezervēt, samaksāt par šo te, tas arī jāreģistrē. Izbraukuma pakalpojums, ja mēs braucam uz kaut kādu vietu un sniedzam lekcijas, seminārus, tur ir jāreģistrē izbraukuma pakalpojums, kur jūs aprakstat, kādā veidā jūs izbraukumā braucat. Ja jums ir ārvalstīs struktūra vienība, norādam adresi un šo te ārvalstu vietu. Te detalizēts, tas ir atgādinājums, par to es baigi nekomentēšu, un noteikti pārbaudam saimnieciskās darbības veicējus. Pa PVN uz šodien nestāstīšu, bet ļoti skatāmies, ja jums ir pakalpojumi uz Eiropas Savienību, pakalpojumi, jums obligāti jāreģistrējas PVN maksātāju reģistrā pirms pakalpojumu saņemšanas. Ja jums ir pretī Igaunijas uzņēmums, kas ir PVN maksātājs, VAT payer, tad jums obligāti jābūt PVN maksātājiem.
Tagad līdz 1. jūlijam esam uzņēmumi ar, 1. jūlijam esam uzmanīgi ar tādu lietu, ka, ja mēs saņemam pakalpojumus no Eiropas Savienības, mums ir jāreģistrējas. No 1. jūlija būs atsevišķs reģistrs šādām te darbībām, bet to es kādā no reizēm izstāstīšu vai arī starp reizēm. Nu, un te ir par darbības veida kodiem. Par darbības veida kodiem ir tā, ka darbības veida kods ir tas kods, ko jūs darat, ar ko jūs nodarbojaties. Un no 2005. gada ir mainījusies kodu sistēma ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas Savienībā. Un Eiropas Savienības noteikumos ir šī te kodu sistēma. Un es jums čatā vai arī čatā es varētu ielikt iekšā čatā tā. Čatā es varētu ielikt iekšā to, es ļoti ceru, ka mēs varēsim viņu paņemt. Ielikšu jums to anglisko versiju par, tā, tur es netieku klāt, labi. Es paskatīšos, vai es tieku klāt vai netieku. Es gribu ielikt jums, nē, es nevarēšu, bet es ieldošu Annai. Anna pieliks pie prezentācijas materiāla, tur, kur būs prezentācija, redzam arī to anglisko versiju par darbības veidu kodiem. Kāpēc par darbības veidu kodiem? Tāpēc, ka tūlīt tās parādīšu par darbības veidu kodiem, tāpēc, ka angliskajā versijā ir pilnīgāka detalizēta informācija par to, kas tā apakšā zem šī te koda ir. Un šeit, tā, tagad jūs neredzat. Tā, tūlīt tās es nošārēšu. Tā, tagad gan jūs redzat. Es tagad nošārēšu jums. Tā, kur man viņš ir? Nē. Es nošārēšu, tur ir redzami tie darbības veidi, kā tas izskatās, kādā veidā. Nē, jūs neredzat man tagad. Jā. Darbības veida kodi. Jā, man druciņā tagad pazuda bilde. Es redzu, ka jūs neredzat man prezentāciju, bet kāpēc tā? Labi, tad es pamēģināsim. Tagad jūs redzat. Nē, neredzat. Labi, darbības veida kodi ir tāda lieta, kas ir ļoti darbības veida kodi ir ļoti būtiska lieta, ar ko jūs nodarbojaties un kāpēc jūs nodarbojaties. Tas ir pamats tam, kādā veidā jūs strādājat. Un jūs neredzat prezentāciju pareizi? Nē, tagad redzam. Jā, redzat? Jā. Tas ir forši, tad es viņu neredzu, nezinu kāpēc. Jā, jūs redzat. Tā. Nu, lūk, un darbības veida kods ir principā tas pamats, ar ko jūs darbojaties. Pieņemsim, ja jums ir telpu noma, Valsts dienesta vēstulē bija tāds piemērs, ir telpu noma, kas sadalās divos kodos. Kādreiz viņa bija 6820, tagad viņai ir divi kodi 5590, tas ir citas izmitināšanas, un 6820 sava un nomāta nekustamā īpašuma izīriešana, pārvaldīšana. Un daudziem no jums ir pazuduši pamatdarbības kodi. Līdz 20. janvārim bija jāiesniedz šie kodi.
Bet es domāju, ka jums arī tie, kas nav iesnieguši, droši ejiet savā ēdēs sistēmā un parādīšu, kurā vietā un iesniedzat šo te darbības veidu kodus. Kāpēc? Tāpēc, ka, ja skatās uz jums publiskajā datubāzēs, neredz. Tas pats arī bija ar skaistumkopšanu. Skaistumkopšanai bija viens kods, un tagad viņam ir 29621 un 9622. Tieši tas pats arī ir jums, kā radošajiem cilvēkiem radošajās sfērās. Tagad viņi ir papildināti ar jauniem kodiem. Kāpēc? Tāpēc, ka vairāk mūsdienīgāk, lai atbilstu, un es teiktu to anglisko versiju palasīt vairāk, jo latviskajā versijā šobrīd nav izējas bāzes, kas būtu, manuprāt, tieši piemērota, lai mēs varam pielikt. Bet mans ierosinājums ir vislabākais, foršākais, kad mēs ejam ēdēs sistēmā un ēdēs sistēmā patiešo meklējam šo te kodu, kas atbilst mums. Un kāpēc es atvēru MK noteikumus 899? Tāpēc, ka te mums tiem, kas ir autori, radošās personas, kas piemēro izdevumu normu, te ir būtiski saprast, kādu kodu es norādu darbības veidā, un vai man atbilst tas, ko es izrakstu rēķinos, tam, kāds ir MK noteikumos skaidrojums. Ja jums ir, kā man bija meitene jautājusi, viņai ir kods 5912, atbilst autora atlīdzībai, piemērojumiem nosacījumiem, tas ir par datorgrafiku animāciju. Jā, loģiski, ja tas atbilst datorgrafikai animācijai, loģiski mums ir MK noteikumos 899. Šis te punktiņš, kur 50% norma ir, un tas ir autovizuālajiem darbiem, eksternalizācijām un to izpildījumiem. Vai arī tas varētu būt zīmējumi un tēlniecīga grafika, un jā, un tad mums saiet. Bija jautājums par autoru autoru uzraudzību. Nu, te man jāsaka tas, ka labi, ka es zinu arī kaut kādas juridiskās lietas un normas, un es atceros to, ka autoru uzraudzība ir saistīta ar būvniecību, un ir būvniecības noteikumi, kas to regulē, bet tas nav saistībā ar autortiesībām, kas ir autora atlīdzības likums, un tās ir divas dažādas lietas, un līdz ar to tas cilvēciņš, kas uzdeva par autoru uzraudzību, tas nav mans temats, un tā nav mana lieta, bet jums ir jāpaskatās jūsu būvniecības likums, un tur ir noteikti atbild uz to jautājumu. Tā nebūs nodokļu jomas lieta, bet tā būs būvniecības regulējuma lieta. Tas ir atcerējos. Par NACE kodiem, par NACE kodiem es jums vēl varētu parādīt, kurā vietā mums viņi ir jāmeklē. NACE kodi mums ir jāmeklē, te, kur ir šis te, ieejam pie dokumentiem, paņemam, izveidot jaunu dokumentu, rakstam komentāru pas, un zem šeit paziņojums par nodokļu maksātāju pamatdarbību. Un viens no pamatdarbības veidiem ir tas jūsu galvenais. Kā viņu izvēlēties? Principā likums, bet valsts dienesta metodiskie materiāli nosaka to, ka mēs varam izvēlēties, kas ir bijis lielākais apgrozījums 24. gadā, skatoties uz iepriekšējo gadu, bet tikpat labi jums var būt tā, ka 24. gadā bija jums citi darbības veidi galvenie, bet 25. gadā būs citi. Un līdz ar to šobrīd līdz 20. janvārim mēs arī varējām precizēt 24. gada tos kodus, kas atbilst, un tagad mēs varam arī mainīt uz to, kas reāli būs, jo mums dzīve plūst un mainās, un mēs to darbības kodu norādam tāds, kāds mums ir, ko mēs reāli daram, kas ir tā joma, kurā mēs specializējamies. Nav pareizi atbilžu ne jā, nē. Kāpēc viņi ir svarīgi? Tāpēc, ka ir svarīga darījuma būtība. Ja mēs nenorādam pareizu darbības jomu, veidu, tad mums arī var būt atteiktas tiesības uz pievienotās vērtības nodokli, atteiktas uz izdevumu darījumiem, kas ir izdevumi, tāpēc, ka mums neatbilst darbības veidam, un var tikt uzskatīts, ka tas, ko jūs esat nopirkuši, neatbilst jūsu saimnieciskai darbībai. Un šī iemesla pēc ir svarīgi noteikt šo te
pareizo vienu darbības veidu un pielikt papildus darbības veidus, bet tas nav obligāti. E-rēķini. Es ceru, ka par darbības veidiem es atbildēju, un varbūt tāds, ja kādam ir jautājums, droši var jautāt. Tā, es paskatīšos. Paskatīšos par jautājumiem. Pirms es ķeros tālāk, es pateikšu par, mēs drusku pakavēsimies, man drusciņi vēl laiciņu, bet es jautājums, manuprāt, beigās ielikšu, atbildēšu to, kas ir ielikti. Par e-rēķiniem. E-rēķini mums būs no 1. janvāra mums ir ar valstu un pašvaldību iestādēm, un tālāk no 26. gada mums šie e-rēķini būs visām organizācijām, tāpēc ir jāpadomā, kādā veidā mēs ko darām ar e-rēķiniem. Par autoratlīdzībām 25. gadā autoratlīdzības mums ir un paliek. Mums ir 3 veidu, un pirmās, otrās ir tā kā skaidrība, bet pa 3. ja mēs reģistrējam saimniecisko darbību, un saimniecisko darbību, ja mēs reģistrējam, tad mēs nevaram tikt pie 4. Tā kā pārējais noteikums mums ir atrunās to, ka ja mēs reģistrējam saimniecisko darbību, mums ir pienākums pašiem maksāt nodokļus un piestādīt rēķinus. Autoratlīdzības mums pagarinās, šīs tev, kad izmaksātājs ietur nodokli likme paliek mums 25% līdz 50 000. Samaksa ir līdz nākamā mēneša 23. datumam, atskaita fiziskām personām izmaksātas summas līdz 15. datumam. Tālāk mums sociālās iemaksas sadalās 80% sociālais un ienākuma nodoklis 20%. Te ir jāskatās par pabalstiem, atbalstiem, ja jums ir autoratlīdzības. Ja jums ir autoratlīdzības, tad ir ļoti uzmanīgi jāskatās, vai jūs neesat bezdarbnieku statusā, vai jūs neesat bērnu kopšanas atvaļinājumā, vai jūs neesat uz B lapas. Ja esat, jūs neko nesaņemsiet, vai jums tiks atteikts B lapas vai pabalsta atmērs, jo jums ir rūpīgi jāsaprot, kāds ir periods autoratlīdzībai, vai tas ir mēnesis, vai tas ir kā līgumā rakstīts. Un grāmatvežu lūdzu prasam līgumus no vadītājiem, tāpēc, ka bieža problēma ir tas, ka mēs norādām fiziskām personām vismaz tādas summas atskaitē pilnu mēnesi, pat patiesībā autoratlīdzība ir 1 diena. Un tad tam jābūt pareizi noformētam. Atšķirības. Autoratlīdzība nereģistrētā vispārējais režīms saimnieciskajai darbībai, mikronodokļu maksātājs režīms būtībā nekas mums īsti nemainās, tikai likmes mainās, uzskaita paliek tāda pati kā bija. Minimālā alga mums ir 740, mums ir sociālās iemaksas sanāk 230, 740 reiz 3,07%. Man kaut kādu sanāk drusku cits cipars, bet, to mēs paskatīsimies. Obligāti mums mikronodokļu maksātāji var būt visi individuālais komerciāls saimnieciskā darbība, visi. Mikronodokli mēs maksājam reizi ceturksnī, mēs paši varam maksāt, vai Industrabankā atveram kontu un maksājam. Autoratlīdzība, jā, un EDSā atnāk vēstules, pārbaudam savu sarakstu ar valsts jums dienestu, ir vai nav šīs te vēstules, un par mani es daru to, kas man patīk. Tas ir viss, kas saistās ar uzņēmējdarbību nodokļiem, sevis izpēti, un man patīk ļoti tieši viss, kas saistās ar finansēm, nodokļiem, uzņēmējdarbību, to iekļaušanu katra cilvēka vai uzņēmuma vidē. Tas ir tas, kas man patīk, un tiešām es esmu priekšā sajūsmā, un es esmu pateicīga par to, ka es varu būt jūsu cilvēks, kas var pavirzīt, pabīdīt par nodokļiem. Tā kā droši jautājumi un prasat, ja kādi jautājumi, un paldies, un sapņojam, dzīvojam, un daram to, ko mīlam, un nodokļi arī nav tā pati trakākā lieta, kas varētu būt, ja mēs viņus laicīgi risinām,
un atrodam pareizos cilvēkus, ar ko parunāties, aprunāties. Arī grāmatvežiem vajag savus cilvēkus, ar ko parunāties, apmainīties viedokļiem. Un, ja kaut kas ir nepieciešams, rakstam uz e-pastu, ja nepieciešams, varam sazināties arī telefoniski, WhatsAppā, tā kā dod ziņu un tad uz tikšanos. Bet es noteikti jums atbildu uz jautājumiem, kas bija iesūtīti. Arī šobrīd es stopēju ekrānu un ķeros pie jautājumiem. Jautājumu Dacei es atbildēju, tā, un tad tā, Dace. Dace par to kino savienību. Jā, bet jautājums, vai jūs esat šajā te radošo personu statusā? Ja jūs esat tikai kino savienībā, tad īsti varbūt tās nav līdz galam pareizi. Ja jums ir darba attiecības, tad darba attiecībām jūs varat nesniegt šo te iesniegumu. Bet, principā, radošo personu status ir mākslinieki.lv reģistrēts status. Un mājaslapā mākslinieki LV jūs varat detalizētāk paskatīties, apskatīties, kā tas izdarāms. Tiem nav jāreģistrē šis te status iesniegums, un ja ir darba attiecības. Tā, vai par bankas depozīta līgumu uz gadu un 24. gadā līdz izmaksas. Pār bankas procentiem. Bankas pašas ieturēs jums iedzīvotāju ienākumu nodokli un jums D2 sadaļā, kur ir dažādas likmes, tās summas parādīsies. Un no tām summām automātiski bankas to ietur nodokli, un līdz ar to jums pašiem tā kā par to nav jāuztraucas, bet 25. gadā likme būs 25,5%, bet savukārt par to depozītu, kas ir 24. gadā, būs 20%, bet varētu būt to, kad ir līgums uzsākts 24. un pāriet uz 25. kad ir vecā likme. Tā kā tas varētu būt atkarīgs no tā, kā banka, kad līgums ir stājies spēkā, jo tas ir vecais līgums, tas nav jaunais. Par dāvinājumiem, Sarmīt, tā summa ir uz vienu personu, kas ir jūsu neradinieks. Par dāvinājumiem tas ir gada laikā, no 1. janvāra 24. gada līdz 31. janvārim 24. gadam. Skatāmies, ja mums ir, pieņemsim ar Lindu, Linda ir ieskaitījusi jums kontā 1500 eiro, tas nozīmē 75%, tas ir 75 eiro, mums ir jāuzliek uz summu, kas apliekas ar nodokli. Gada ienākuma deklarācijā tas nozīmētu to, ka mēs D1 sadaļā ieliktu manu vārdu uzvārdu personas kodu, ieliktu summu 1500, neapliekas 1405, un no tās summas, kas ir 75 eiro, mums ieturās ienākuma nodoklis atkarībā, kāds jums ir gada griezumā ienākums. To es parādīšu varbūt tās martā, tā kā mēs skatīsimies pa gada ienākumu deklarāciju, kā tad mums jāuzrāda šie te darījumi gada ienākumu deklarācijā. Tur būs gada ienākumu deklarācijā 22. kods D1 sadaļā, un tādā veidā mēs uzrādām šo te ienākumu. Esmu 24. gadā strādājusi ar autoru līgumu, izstrādājot mājaslapus dizainu kā saimnieciskās darbības veicēji. Nāca kods 62. Vai tas ir korekti? Saprotu, ka kodu par gadu vairs nevar mainīt. Darbības veida kodu jūs varat mainīt, bet programmēšana īsti, manuprāt, programmēšana varētu būt, bet tur jāpaskatās kaut kas par mākslinieciskajām darbībām, tāpēc, ka īsti programmēšana nebūs MK noteikumu 899 noteikumu 57.1 vai 57.2 objekts. Tas īsti korekts nav tas kodiņš.
Tālāk pensionārs pašnodarbinātais ir autoratlīdzības saņēmējs ar reģistrētu saimniecisko darbību, nav jāmaksā sociālais. Gan sniedz pakalpojumus ar uzņēmumu līgumu, ir jāmaksā sociālais, bet ir ienākumi ļoti maza, bet jāziņo kā galveno saimnieciskas darbības veidu. Inese, īsti nesapratu to jautājumu. Pašnodarbinātais ir autoratlīdzības saņēmējs ar reģistrētu saimniecisko darbību. Nav jāmaksā sociālais. Kāpēc jūs domājat, ka nav jāmaksā sociālais? Jums nepārsniedz tos 740, jeb 700 eiro mēnesī? Ieņēmumi mīnus izdevumi. Tad gan sniedz pakalpojumu ar uzņēmumu līgumu jāmaksā sociālais, bet ienākumi ļoti mazi. Kaut ko jāziņo. Jums kā fiziskai personai, saimnieciskās darbības veicējiem, jums ir ieņēmumi mīnus izdevumi kā saimnieciskās darbības veicējiem, un tur jāskatās, ja ieņēmumi mums ir līdz 740 25. gadā, tad mums ir sociālais 10%, un ja mums ieņēmumi mīnus izdevumi, sociālais nav jāmaksā par minimālajām sociālām iemaksām, bet nekur nevienā sekundes simtdaļā pensionāriem, pašnodarbinātajiem nav atvieglojums, ka viņiem nebūtu jāmaksā sociālais. Tāpēc man drusku samulsināja šis jautājums. Ines var droši, ja ir, tad varam nokomentēt. Ja ne, tad var uzdot jautājumu grupā, e-pastiņā, un tad jau mēs tiekamies. Tā kā, ja nav jautājumu, liels paldies par šodienu. Es esmu priecīga par to gupo skaitu, kas mēs esam te dalībniekos. Un ceru, ka es esmu atbildējusi uz visiem jautājumiem un radusi skaidrību jums, lai jums būtu foršāk un fēnāk dzīvot. Un laimīgu šo jauno gadu, un dzīvojam, strādājam, darbojamies, un man prieks par to, ka tu arī skaties ierakstu un noskaties līdz galam, un tad, lai ir forša diena un uz tikšanos 12. februārī, kur mēs runāsim par gada pārskatiem saistībā ar biedrībām. Un tur man būs arī kolēģīte, ko es piecēnāšu, Ingrīda Lēniece, un mēs abas divas ar Ingrīdu tā kā jums izstāstīsim par biedrību gada pārskatiem. Es domāju, ka mēs iekļausim visus variantus, gan ar sabiedrisko labumu, gan bez sabiedriskā labuma. Tā kā es pati biedrību gada pārskatus negatavoju, tikai konsultēju par kaut kādām lietām, kas saistās ar biedrībām. Ingrīdu pieaicinu, lai man būtu vieglāk un lai foršāk jums informācija nodotos. Tā kā foršu dienu un lai foršs feins jaunais gads. Uz tikšanos!